mūsu ģimene pārcēlās no Zemgales, no Glūdas pagasta, šeit uz Kurzemi, jo arī tur bija tāda maza skoliņa, mazāka par šo, kur mūsu mammīte bija skolas direktora, un arī tajā laikā bija tā, ka šīs mazās skoliņas likvidēja, un tad šeit gan dzīvesvietas iespēja, gan mācīšanās iespēja, gan mammai darba vieta, un tā mēs šeit pārcēlāmies. Man tolaik bija 10 gadi, tas bija 65. gads. Sākās skolas gaitas 5. klasē. Šeit man tāda bildīte ir, kur es esmu meitene pa vidu ar garām vizēm. Mēs bijām 4 meitenes klasē. Te gan ir 5, bet pamatā mēs beidzām 4 meitenes 8. klasi. Mums lietiņi pamainījās tas meiteņu sastāvs. Mums bija klasē Aina Garsile, tad bija Ausma Simpsone, tad bija Tonija un bija es, jā. Un pārējie bija zēni. Redzat, cik daudz zēnu mums bija klasē. Nu jā, tas bija tāds jauns sākums. Tie bija mani apzinātās bērnības gadi, apzinīgās bērnības gadi, kad cilvēks jau uz pasauli skatās drusku savādāk nekā visai 4. klasītei, vai ne? Nu, un bija viss jauns, un mums bija skolotājs Sproģīte, bija mūsu klases audzinātāja Vera Sproģi. Starp citu, pavisam nesen mēs viņu pavadījām mūžībā. Viņa bija no tās mūsu skolotāja, no mūsu skolotāja zvaigznāja, kas tiešām bija zvaigznājs, tie bija tādi īsti stipri skolotāji. Viņa bija palikusi pēdējā, sadzīvodam tur pa 95 gadus, ja varbūt druscīt. Man liekas, ka 95 gadi viņai bija. Un viņa bija sīciņa, maziņa augumā, bet viņai bija tāda varena balss. Viņa mācēja mūs tā visus saliedēt ar to balsu, vienu teikumu, to klases viņa padarīja mierīgi, arī tos puikas, kas tur arī pietiekami bija. Viens otrs tur bija vairākas gadus sēdējis 2. klasē, ja. Un viņa bija trausla, sīka un slimīga, bet viņa nodzīvēja visgarāko mūžu no tās mūsu skolotāja saimes, pie kuras piederēja arī mana mammīte, Zenta Bruņiniece. Mēs šeit 3 māsas mācījāmies. Visvairāk jau mācījās man jaunākā māsa Laima, viņa šeit no 1. līdz 8. klasē. Vecākā māsa Līga, tā mācījās 8. klasē šeit tikai 1 gadu. Un man sanāca 3 gadi, bet tādi spilgti, jauki gadi, kurus es atceros ar lielu siltumu un mīlestību, un tās vecās skoliņas jau ir ar to auru, kas faktiski tai cilvēkā nāk visu mūžu, vai ne? Jo tās ir mūsu bērnības atmiņu glabāšanas vietiņa. Un tās skolotājas, tās senās jaukās skolotājas, kuras tomēr es gribu minēt vārdā, tā bija matemātikas skolotāja izcilība, Nora Pļivna, kas iemācīja fantastisku matemātiku bērniem. Tad bija skolotāja Heidemana, Velta Heidemana, kas ilgus gadus arī bija šīs skoliņas direktora, mācīja pārzina. Viņa mācīja latviešu valodu, viņa tos bērnus raisīja uz tādu radošumu. Viņa toreiz jau tajos laikos, kad tomēr tā diezgan strikti pēc tām programmām vajadzēja, viņa vienmēr atrada kaut kādu tāda īpaša pieeja, piemēram, es atceros kā šodien, ka viņa nāca klasē uz tāfeles uzvilka tādu apli un vēl kaut ko un teica, un tagad rakstiet. Rakstiet, ko jūs katrs tur tagad redzat. Un tad mēs rakstījām, cits redzēja mākoni, cits neredzēja neko, cits veselu pasauli, ja. Radoši bija skolotāji un ar milzīgu arī tādu pašatdevi. Tie bija skolotāji pēc aicinājuma. Jo arī tādos brīvajos brīžos, cik skolotājiem viņi bija, tāpat bija burtnīca jālabo, tāpat bija visiem savas saimniecības. Tostarp arī mums bija savu saimniecību, kur mācījāmies darbiņu darīt, ja. Un atbildēt arī par ģimeni, tas bija ļoti tāda vērtīga lieta, ka tu biji ģimenes sastāvdaļa, dzīvojot laukos, tev bija savs darbiņš, kas tev bija jāpadara, jo faktiski bez tā jau nevarēja. Toreiz jau nemaksāja par ārstundām kaut kādām, vai ne? Tas bija tāds sirds darbs, gan dramatiskie pulciņi bija, Nora Pļivna vadīja, taisījām teātri izrādītas.
Tad bija burvīga skolotāja Feldberga, kas mācīja mūziku. Nu, dziedājām, ansamblī dziedājusi arī. Un tas viss notika lejā, tajā mazajā telpā. Tā mazajā telpā bija gan fiskultūra, gan dziedāšana, gan teātra taisīšana, gan dancošana. Iedomājieties, tajā mazajā vietiņā. Toreiz nebija mums arī sporta laukuma. Bija kaut kāda vietiņa, volejbola laukumiņš. Un pakāpeniski to gan mūsu laikā tur sāka kaut ko veidot un taisīt. Bet tā dzīve jau absolūti nebija mazāk spilgta. Tā dzīve bija interesanta. Un kāpēc es iesāku par to, ka tām skolotājiem bija laika arī tādām ārpus klases lietām. Mēs braucām ekskursijās. Kā nevar lepnā autobusu. Tagad piebrauc, atverās durvis, lūdzu. Mēs braucām ar kravas mašīnu. Kravas mašīnai bija šie papildus borti, saucamie. Dēlīši bija tādi, virsū kulbiņa un mejas ielikām un laidām lustīgi tālus gabalus. Un tā skolotājs brauc ar mums līdzi, neskatoties uz to, ka nebija nekādu piemaksu pie tā, ko viņas darīja. Tas bija sirds darbs, tā bija tāda mīlestība pret bērniem. Daudz varētu par mūsu skolotājiem stāstīt. Arī toreiz skolotājs nesaņēma absolūti nekādu lielo atalgojumu, bet kaut kā tie skolotāji bija ļoti atsaucīgi uz redzīgi. Ne jau visiem bērniem gāja vienlīdz labi. Tie bija grūti laiki arī toreiz. Un tad, kad redzēja, ka kādam bērnam ir pavisam bēdīgi, tad es zinu, arī uz mūsu mājām veda bērniņus, tāpat vannoja, mazgāja drēbītes un pabaroja un tā tālāk. Toreiz jau nekādas, teiksim, šīs labdarības iestādes, kas tagad bērniem ir vai ne, nebija tāda bērnu centra vai kas, tāpat jau dzīvoja to pašu cilvēcisko dzīvi, cits labāk, cits netik labi. Visi kopā jau mēs te bijām. Bet tolaik, ziniet, mēs visi bijām līdzīgi. Mums nebija mobīlie telefoni pēdējā, teiksim, izlaidumi, ja. Mums nebija Nike čības, mēs staigājam parastajās čībiņās. Bet tie bija citi laiki, var sacīt tā, bet mēs bijām savstarpēji sirsnīgi bērni. Bet bija arī, protams, klasē atsevišķi tādi bērni, kas varbūt bija arī vecāki par mums, jo, kā es sacīju, toreiz bija arī tā praksa, ka atstāja uz otru gadu, ka nebija tā, ka vilka visu laiku, un tad bija arī viens otrs tāds, kas tajā varbūt neiejutās tā un gribēja būt tas baravedus, un bija tur tādi pāris puiši. Mūsu skolotājiem nācās smagi, un mums arī, bet mēs ir tādi ignoranci, varbūt vairāk, un tā, bet tīri tādā cilvēciskā ziņā, ja tu redzēji, ka kādam ir slikta, mēs noteikti bijām atbalstoši. Katrā ziņā, es saku, uz mūsu mājām nāca bērni, un pat dzīvoja kādu laiku, un mana mamma bija ļoti atvērta tam, lai sasildītu bērniņus sirsnībā un tādā mīlestībā. Jā, skolas laikā es biju tāda liela aktīviste. Toreiz bija pionieru organizācijas. Mēs dzīvojam tajā laikā, un es biju šīs organizācijas vadītāja, piemēram, ja, un man patika rosīties, un mēs te gājām pa to garo gaiteni, un vēl es domāju, ka mēs sākam to, kas tur soļo, kas tur dzied, pionieri iet. Un bija tāds mazs kurios, es atceros, ka tajā pašā mūsu pieminētajā telpā, kur notika viss kopā, tā lielākā mūsu zāle, bija kaut kāda radio līnīta par radio, teiksim, tur visus it kā komandē, kas ir jādara, un es biju tā vienības priekšsēdētāja, un man vajadzēja iet ziņot direktorei, tad viss ir nostādīti un tā tālāk, bet bija mūsu tehniskās dāmas sanesušas uz logu, uzlikušas lielus tādas burkas ar ievu-ziediem. Mūsu, tās kundzītes, kas apkalpoja, teiksim, apkopējas viņas toreiz savas tehniskās darbinieces.
Un ievas jau ir ļoti riebinoši ziedi, un tajā līnijas laikā, kad tagad pa to radio tur sāk tur komandēt, kas tur jādara, viens pēc otra tie bērni sāk tā lēnām laisties lejā. Jo ievu smarža rada reibumu un arī, vēl visādas blaknes, nelaba duša paliek un kas. Un tā kādi 5 bērni tika nest ārā tas radio līnijas laikā, kad tur komandēja viss, ja, kas jādara. Un te pat zem kaut kādiem kokiem bija sporta šie te matrači, uz kuriem tik guldīja tēniņā, un es pat arī tāda izgāju ārā tāda. Tā kā mums tā līnija ar ievām saistās, ja, tāda ievziedrējuma. Es biju tehniska meitene, man patīk, man bija šperriņš, vai jūs zināt, kas ir šperriņš? Jā, jūs zināt, kas ir. Un es viņu šeit bija darbnīca, ar darbnīcas vīru palīdzību uzķīlēju. Tā, ka es ar viņu te braucu pa visu pagastu bizēm plīvojot, man bija garas bizes. Piemēram, neko labāk nevar iedomāties kā savu bērnību šobrīd. Bērnību laukos. Lai gan tajās vasarās, ka vajadzēja ravēt tās kilometru garās cukurbiešu vagas, es domāju, ka es nevienīgā par to esmu stāstījusi. Tāpat siena laiks lielais un tāpat ravēšanas darbi, kas likās, ak, kungs un tētīt, kaut tas viss varētu beigties, un es dzīvošu pilsētā, un man to absolūti nevajag, un tas ir trakums. Un es atceros vēl kā brīnumu, kad atbrauc no Jelgavas māsīca, tāda pusmāsīca, man krustvecāku rada meitene, un viņa novelk savus zeķītes, kurpītes, un es skatos, viņai ir balti nadziņi, baltas kājiņas. Es mammai prasu, kā tā var? Jo mēs jau skrējām ar basām kājām, kas bija kolosāli, vai ne? Un to bērnību nevar atņemt neviens, un es domāju, ka tur tas dabas spēks, man ļoti patīk kāpt kokos, mums tāda liela ozola gar mūrnieku māja aug, un reizēm nevarēja tikt gan lejā no viņiem, bet, gan jau kaut kā tur kāds palīdzēja. Un skatīties, un, pasapņot, es biju tāda meitene sapņotāja ar pareizē, ja? Un tas dabas tuvums, un tie lopiņi, un viss, par ko tev jātur rūpe, saprotiet, galvenais ir jau bērnībā saprast, ka tev par kaut ko arī ir jāatbild. Ka tu nevari tikai, mamma, man vajag to, tēt, man vajag to, vai tu man nopirks to, vai tu man, bet jāsaprot, kā tas viss notiek, ka tev ir kaut kas arī jāiegulda tajā ģimenē, un tā ir tā audzināšana, nevis šeņem, un liec man mieru, bet varbūt, ka mēs kopā varam kaut ko izdarīt, vai tu izdarīsi to, un tad tu būsi to nopelnījis. Jo mēs gājām, jau no agras bērnības, tā kā mēs te pārcēlāmies, es domāju, ka jau man bija kaut kāda nākamajā gadā, mēs gājām jau šeit uz dārzniecību, ravēt, griezt kāpostus, stādīt, darīt kaut ko, un toreiz nebija šie cimdi, dažādi, un te pilns bija ar nātrēm, tādām sīkām nātrītēm, un es kā šodien atceros, ka es atnācu mājās, un tās rokas visas, un ne tikai man, bet manām māsām arī mēs gājām visas darbos. Un tā kāpēc viņa jau bija tik maziņa, ka es pēc tam parēķināju, mēs gājām dienā, gandrīz, tur bija rublis, varbūt vairāk, bet mēs bijām tik lepnas, ka mēs par to savu naudiņu, vēl kā šodien atceros, 25 rubļi bija nopelnīti. Varējām aizbraukt uz Talsiem, ieiet veikalā un nopirkt ne jau kaut kādas, bet to, ko vajadzēja skolai, to, ko vajadzēja, teiksim, protams, arī kaut ko savam priekam. Mums jau mamma ļoti mīlēja un katrā ziņā mums bija brīnišķīga mamma, un tāpēc arī brīnišķīga skolotāja. Un viņa bija mana pirmā skolotāja, tur tajā mazajā skoliņā, ko es pieminēju, tajā Glūdas skoliņā. Man mammīte bija direktori un arī skolotāji. Un es pie viņas pirmās 4 klasītes arī pabeidzu. Tur gan bija vēl viena cita skolotāja pa vidu, bet... Un tas tā nebija, kad mamma skolotāja te var nemācīties. Mamma skolotāja un tev jāmācās. Ziniet, sākotnēji šīs puses cilvēki nav tik atvērti tādai, es tevi gaidīju, cik labi, ka tu atbrauc. Nē. Šie cilvēki ir pietiekami uzmanīgi, vērīgi, tādi diezgan atturīgi, ja, un mammītei nenācās viegli sākotnēji. Bet
nu, un arī tas kolektīvs te bija mainīgs un tā tālāk pa brīdim, bet tad, kad novērtēja man mammīti, pēc īsa laika faktiski saprata, kāds zelts ir man mammīte, tad man mammīte bija ļoti lielā vērtē šeit, un jaunākās skolotājas bieži vien nāca pie viņas kā pie psihologa drusku parunāt par dzīves kaut kādiem samilzumiem, kad kaut kas varbūt negāja īsti. Tā kā gribētos, mamma bija tā, kas atvēra sirdi cilvēkiem, jo toreiz tāda psihologa šeit nebija, ja? Tagad mums skolās ir psihologi un visur, kur man mamma tika ļoti mīļi pieņemta un katrā ziņā man ļoti, ļoti joprojām sāp tas, ka viņai tas mūžiņš bija tik īss. Bet to, ka viņas turējās ļoti kopā arī ar to pamatu kodolu, kas te bija, un skolotāja Bētiņa bija burvīga skolotāja, arī mazāko klasīšu skolotāja. Mammīte ar mani bija mazāko klasīšu skolotāja. Matemātikas skolotāja bija skolotāja Pļivna. Viņa pasniedza algebru, ģeometriju, un viņa to darīja, saka, perfekti. Es neteikšu, ka es būtu eksakto zinātņu guru bijusi, ja? Bet tā kā viņa mācēja, es noliku gala eksāmenu uz 5, toreiz bija 5 baļu sistēma, tā kā teicami. Un, mana mammīte teica, tu tik labi droši vien, ka nezini. Droši vien, kad ir jāliek būt 4. Man par to ļoti tā kā, bet skolotāja teica, nē, Dainai ir 5. Un es biju tik lepna, kad es varēju pabeigt. Un tas bija tiešām, ka viņa ieregulēja to smadzeni. Ja? Tev tā, ka tu varēji saprast, jo tagad tev tā lielākā nelaime ir tā, ka, protams, ka ir bērni, kuri labāk uztver šo vielu, ir bērni, kuri netik labi, bet tev rauj līdzi, teiksim, tajā kaut kādā vidus sadaļā, un vai tu saproti, vai tu nesaproti, tev jāiet tas solis uz priekšu, un tu paliec pusratā. Un jo tu vairāk paliec pusratā, jo tas rats aizvien paliek smagāks, un tie, kas māk, tad tie aiziet, protams, pa priekšu. Mums jau bija tādi matemātiķi klasē, mums bija Dainis Kniploks šepat, kas dzīvo netālu. Mans klases biedrs, viņš bija tiešām matemātiķis, viņam gāja no rokas, viņš ļoti ātri šīs lietas visas varēja gan izrēķināt, gan saprast. Bet, beigās caur to, ka mēs centīgi mācījāmies skolotājas Pļivnas vadībā, caur to mēs arī diezgan gaiši bērni bijām, visi. Un tāpat latviešu valodā, un tā man jau skolotājas proģi pasniedz vācu valodu. Vācu valoda toreiz vispār, cik tās svešvalodas mums tur ielika, tas bija tikai tā, bet viņi, protams, centās, bet tās programmas jau toreiz nebija tik domāts uz to, lai mums iemācītu valodu. Viņas gluži otrādi bija domāts uz to, lai mēs to valodu neiemācītos, un tad vienīgā lieta, ko mums mācīja, tā bija krievu valoda, protams, ja? Un tad, kad mēs atnācām no Glūdas uz šejieni, tad es jutos vareni krievu valodā, jo tur Glūdas pagastā bija ļoti daudz krievalodīgo cilvēku. Tas ir saistībā ar Sibīrijas gadiem, jo tur bija bagātā maizes klēts un ar izvešanu, un, protams, tukša vieta nepaliek. Un mums tā skoliņa arī bija 2 virzieni, bija latviešu skoliņa un krievu, turpat zem viena jumta. Un tad jau runājot, protams, ka tu to krievu valodu apguvi perfekti. Un tagad atnāc uz šejieni, tad, protams, tu jūties kā zivs ūdeņi. Nevarēja saprast, kāpēc viņš nerunā, kāpēc viņš nesaprot, jo šeit ir pildīgi. Taču te bija, man liekas, viens krievalodīgais, kas tiek arī uzskatīts pārzemnieku, ja? Jā, tā, ziniet, tur es esmu tā skoliņa bija tā vietiņa, kur es no sākta gala dzīvoju, vēl bērns būdams, un skola bija mans tāds jau tādam 3-gadīgam, 4-gadīgam vieta, kur es sēdēju un zīmēju, kamēr mamma vadīja stundu, jo toreiz bērnu dārza kā tāda nebija, un tā kā es skolas to sajūtu, jo bija elpojusi no bērnības, un man vienmēr bija tāds kreņģis, kas tā ir pa skolu, citiem ir mugursomas, viņiem ir jāiet, tas nekas, ka 6 km, ja? Bet man no istabas jāpērtek pāri gaitenim, un es esmu skolas solā. Šeit bija tā sajūta, mēs atbraucām, te bija jāiet uz skolu kilometrus, un ziemā bija tā, ka aizpūsta ceļu, un tās bija ziemas toreiz, un tad mēs mainījāmies ar
ar māsām, kuri gāja pa priekšu taisīt to taciņu, lai mammīte var arī, sākumā jau mamma gāja, bet man mammīte arī saslim vēlākos gadus, viņai bija astma, un tad mēs viņai to celiņu pa priekšu gājām un taisījām kaut kādā veidā, kurš nu varēja. Un tepat nav tālu kilometrs bija, bet tomēr tas bija gājiens uz skolu labā attālumā. Tad bija arī bija internāts, kas vispār bija ļoti laba lieta bērniem, kam bija tālāk tā skola, vai ne, lai varētu palikt tur uz ko tai Feldbergu uzspasēja tos bērnus, cik es atceros. Un, kaut kā arī tajā modelī atrada variantus, lai tie bērni šeit būtu. Un tā ir pati lielākā lieta, kā skola, tā ir pagasta, es jau esmu to teikusi, pagasta asinsrites sastāvdaļa. Un ja šīs skoliņas nav, tad ir kā ir. Es negribu būt pesimisti, mazliet nostalģija, protams. Labi, ka šeit skan mazo bērnu balstiņas, ja? Tā ir tāda cerīga lieta. Man negribētos tālāk teikt, ka kaut kas zudīs, kaut kas transformēsies noteikti. Būs savādāk, jo mēs dzīvojam savādākā pasaulē, ko mēs pēc saviem kritērijiem vairs nevaram ne vērtēt, ne salīdzināt. Bet es ceru, vienmēr jau paliek cerība, ka latvieši būs. Latvieši ir bijuši cauri jūgiem, spējuši sevi saglabāt. Vai šis būs tas laiks, ka mums būtu jāizsniegs, taču nē. Mēs dzīvojam, protams, ārkārtīgi sarežģītā laikā. Visvairāk ir Dievs un visaugstākie spēki jālūdz par to, lai mums tā zilās debesis paliek un lai tā kara ēna pēc iespējas ātrāk zūd, tā kara klātbūtne, kurā mēs esam. Tas rada nemieru, tas noteikti rada arī jaunām ģimenēm sajūtu par bērniņiem tālāk domājot. Ko lai dara, ka mēs tādam monstram blakus esam? Vienīgi ar savu garu spēku, ar sajūtu, ka mēs varēsim, ka mēs būsim. Tas nekas, ka skoliņa, pagaidām viņa ir tāda, kāda viņa ir. Mums paliek atmiņas, mums paliek stipras atmiņas. Te glabājas mūsu bērnības krāsainie stikliņi no mūsu mozaīkas.